taisīšu atkal mezglus. Tā var izmantot ļoti līdzīgi tā kā bizes, kad viņi cieši pie galvas. Franču bizes. Tā arī var mezglu samezglot. Ja nav prasme pīt bizes, var arī uztaisīt mezglus. Šķiram celiņu, kur gribās. Es taisīšu no sāna. Pārskatāmāk. Šķiram. Viegli. Nevajadzīgos matus paņemam malā, atsprāvjam. No pašas augšas. Divas šķipsnes. Izdalam uz pusēm. Bišķiņ iestrādājam to vasku matā, katrā šķipsniņā. Un uztaisam mezgu. Viens, uztaisam vēl vienu. Tagad ņemam abas kopā. Un nākošo šķipsnes ņemam klāt. Bišķiņ ar vasku. Taisam mezgu. Vienu reizi stingri. Var arī vaļīgāk palaist, viņš ir apjomīgāks izskatās. Un otrais stingri saliekam abas šķipsnes kopā. Ņemam nākošo. Un tā mēs sataisam mezglus pa galvas augšdaļu. Abas divas kopā, ņemam nākošo un tūlīt noslēpsim šķipsniņu. Piesprādīsim matadatu. 1 un 2. Un pēdējais. Liksim mezglu un nostiprināsim. Mums vēl viens sanāca. Vēl vienu. Kopā. Ļoti ātri. Es domāju, ka to katrs mācēs. Ja bizes varbūt vēl sarežģīta, mezgls jau un tiešām šito te mēs vienkārši paņemam, lai noturīgāk uzpūšam laku. Varam uzlikt matu gumiju, ja nav pārliecības, ka mata turēsies. Un tad ar matadatu, ar drošību, ka dienas gaitā tā matas neizjūka. Piefiksējam. Arī mazāk matadatu, lēžam matus ārā. Un mums ir mezglots mats. Pavarot vaļā, tas izskatās tādi, kad var arī veidot pēc tam, neatlaižot matus, var arī saņemt astē. Un tad uzreiz veidojas bišķi savādāk frizūru, aiziet uz sānu. Šo daļu arī varam samezglot tālāk, tieši tāpat kā rādīju. Mezgli. Frizūra gatava.